kā parādīties ChatGPT rezultātos. Mums bija pagājušajā nedēļā viena situācija, kur viens esošais klients, viņš mums tāds pēkšņi zvanīja, mēs neesam tur atrodami ChatGPT rezultātos, ka nekas nav tā lietas labāk darīts. Un īsa atbilde ir tāda, ka jā, ir daudz dažādi faktori, kas ietekmē, lai jūs parādītos, bet viens no šiem faktoriem ir noteikti, vai jūs atrodaties Google meklētāja top pozīcijās. Viens no šiem paradoksiem ir tas, ka uzņēmēji grib parādīties ChatGPT top pozīcijās, bet viņi negrib kārtot šo SEO optimizāciju. Jums jāņem vērā tas, ka, kur mācās ChatGPT un visi šie mākslīgā intelekta LLM modeļi, ko viņi dara. Viņi iet Google meklētājā, kraulo tās pozīcijas, skatās, kas tajās mājaslapās ir, no tā mācās, un tad, kad tu meklē kaut ko, ko šie uzņēmumi piedāvā, viņi ņem vērā šos daudzos faktorus, balstoties, kuros tiek sintezēta atbilde, jo nav tā, ka mākslīgais intelekts paņem konkrēti citē tavu mājaslapu, viņš paņem vairākus rezultātus un uzsintezē tavu atbildi, kuru tu meklēji, un iedod šos te resursus vai sources, no kurienes tā informācija ir ņemta. Un vēl bieži vien jūs redzēsiet, ka jūs uzdodat kaut kādus jautājumus, tad šis ChatGPT brutāli aiziet, tajā brīdī viņam nav tās informācijas, viņš aiziet top pozīcijas Google meklētājā, apskatās, savāc informāciju un balstoties tajā iedod atbildi. Un tas, ko mēs tam klientam parādījām, kad, hei, draugs, visi kārtībā šie atslēgvārdi, uz kuriem mēs esam strādājuši, ar kuriem tas ir top pozīcijās atrodams, ar šiem atslēgas vārdiem arī tavu mājaslapu atsaucās, tas ChatGPT atsaucās tavu biznesu, un ja tu gribi nokļūt tajā ChatGPT, lai tevi atsaucās, tev ir jāsakārto mājaslapā SEO pamata lietas.